paldies visiem iesaistītajiem. Gan arī, protams, finansētājiem. Ministrija laikam bija tā, kas tā kā atvēlēja ar politisku lēmumu finansējumu šim projektam. Protams, Latvijas valsts ceļi, kas tā kā finansējumu apsaimniekoja un skatījās, kā mēs to darām. Un tālāk, protams, projektētāji, būvētāji, uzraugi, mūsu pašvaldības speciālisti, pilsētas saimnieki, arī iedzīvotāji tiek iesaistījušies un savus padomus deva. Tā kā komanda bija liela un darbs ir labi pateikts. Esam šeit sanākuši, lai pateikt kādu pateicības vārdu visiem iesaistītiem. Tātad šis projekta mērķis. Tātad Bauskas pilsētas tranzīta ielas kalnu zaļā iela ir valsts galvenā autoceļa A7 Rīga, Bausku Lietuvas robeža grenstāla 3,1 km garš posms, bet tehniskā stāvokļa un drošības uzlabošana, satiksmes plūsmas lēnināšana un vecpilsētas ēku saudzēšana, izturīgāku aku fiksācijas tehnoloģiju ieviešana un tiltu pār mēbeli seguma atjaunošana. Tā, tad par projekta ieviešanu.